Pēc ministru kabineta noteikumiem numur 567.63. punkts katrai sabiedriskajai ēkai ir jābūt pielāgotai cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Biedrība Socintegra palīdz organizācijām pielāgot vidi neredzīgiem cilvēkiem. Mēs jau esam pielāgojuši vairāk par 40 objektiem visā Latvijā. To vidū ir parastās un specializētās skolas, poliklīnikas, neredzīgo biedrības un Rīgas autoosta. Mēs sniedzam eksperta pakalpojumus telpu pielāgošanai neredzīgiem cilvēkiem. Tāpat veicam kāpņu un margu marķēšanu, izgatavojam durvju plāksnītes un norādes, taktilās kartes un audiovizuālās mnemoshēmas. Taktilos objektus izgatavojam no plastikāta un alumīnija. Dažādas tekstūras, gludas vai nelīdzenas virsmas ļauj nodot neredzīgajam cilvēkam visu nepieciešamo grafisko informāciju. Taustē patīkams reljefs un teksts, kas ir uzrakstīts Braila rakstā, atvieglo neredzīgajiem cilvēkiem lasīšanas procesu. Kontrastēnas krāsas un palielināts burtuļu izmērs ir vairāk piemēroti vājredzīgajiem un gados vecākiem cilvēkiem. Mūsu potenciālie klienti ir pašvaldības, slimnīcas un poliklīnikas, dažādas mācību iestādes, muzeji, viesnīcas, dzelzceļa stacijas un autoostas, lidostas, kā arī dažādi informācijas centri.